Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Dyson V15 vakums vairs nedarbojas efektīvi, iespējams, ka ir pienācis laiks nomainīt motoru vai rielu. Šajā pamācībā mēs soli pa solim apskatīsim, kā to izdarīt. Pirms uzsākt pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgriezes, jauni komponenti un, ja nepieciešams, aizsargbrilles. 1. Sagatavošanās. Pārliecinieties, ka vakums ir izslēgts un atvienots no elektrības. Izmantojiet skrūvgriezni, lai noņemtu visus skrūves, kas tur vakumu korpusu kopā. Ievietojiet skrūves drošā vietā, lai tās nepazustu. 2. Korpusa noņemšana. Lēnām noņemiet augšējo korpusu, lai piekļūtu motoram. Jūs varat dzirdēt klikšķus, kad korpus atbrīvojas. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu savienojumus. 3. Motora noņemšana. Tagad, kad korpus ir noņemts, jūs redzēsiet motoru. Atvienojiet visus elektriskos savienojumus, uzmanīgi pievēršot uzmanību, lai nesabojātu vadus. Pēc tam, izmantojot skrūvgriezi, noņemiet motoru no tā turētāja. 4. Jauna motora uzstādīšana. Ievietojiet jauno motoru vietā, pārliecinoties, ka tas ir pareizi nostiprināts. Atjaunojiet elektriskos savienojumus, pārliecinoties, ka tie ir droši un nekustīgi. 5. Riepas nomaiņa. Ja nepieciešams nomainīt rielu, uzmanīgi atbrīvojiet to, izmantojot skrūvgriezi. Uzmanīgi noņemiet veco rielu un uzstādiet jauno. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts. 6. Korpusa atkārtot uzstādīšana. Kad motors un riepa ir nomainīti, uzmanīgi uzstādiet vakumu korpusu atpakaļ. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi un droši. Ievietojiet skrūves atpakaļ, lai nostiprinātu korpusu. 7. Bezmaksas diagnostika. Ja pēc remonta vakums joprojām nedarbojas kā paredzēts, piedāvājam bezmaksas diagnostikas pakalpojumu. Mēs varam noteikt, vai ir nepieciešams papildu daļas vai remonts. 8. Saņemšana pie durvīm. Ja nevēlaties veikt remontu paši, piedāvājam iespēju saņemt jūsu vakumu pie durvīm, veicot rūpīgu pārbaudi un remontu profesionāļu uzraudzībā. 9. Piedāvājums pirms remonta. Mēs piedāvājam bezmaksas konsultācijas un piedāvājam pirms remonta, lai jūs zinātu, kādas izmaksas un laiks būs nepieciešams, lai jūsu Dyson V15 atkal darbotos ideāli. Nekad nav par vēlu uzsākt remontu, un ar pareizajiem rīkiem un zināšanām jūs varat viegli atjaunot savu Dyson V15 veiktspēju. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.